Lai mūsu dzīve nebūtu vienveidīga, mēs parasti rīkojam svētkus. Katras pilsētas dzīves tāds kā atskaites punkts ir pilsētas svētki. No 24. līdz 29. maijam gan jelgavnieki, gan arī pilsētas viesi varēja izbaudīt Jelgavas pilsētas svētku piedāvātās izklaides. Redzot to, cik daudz gan mazi, gan lieli šodien ir šeit, tas nozīmē, ka cilvēkiem patīk. Cilvēki ir gan pelnījuši, gan arī vēlās šos svētkus, šīs iespējas sanākt kopā, sajust savu spēku, sajust savu kopību, sajust savu atbildību par pilsētu un prieku par padarīto. Pirmajās 3 dienās svētku dalībnieki varēja baudīt koncertus un koncertu uzvedumus, kā arī pieņemšanu pie Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja. Bet 27. maijā notika pilsētas svētku gājiens. Kopību mēs izjūtam arī tajā brīdī, ka ļoti daudz cilvēki, firmas nāk pašas un piesakās un paši par saviem līdzekļiem veido savu izskatu. Un šodien mēs daudz redzēsim, kā katras uzņēmums, katra kompānija ar uzrakstu "Mēs mīlam Jelgavu", kā viņi sevi prezentēs pilsētai. Tas ir tas svarīgākais. Jāpasaka ir pilsētas iedzīvotājiem, pilsētas uzņēmumiem, visiem milzīgi paldies par pagājušā gada darbiem, jo pilsētā ir, mēs varētu teikt, ka beidzies, zināmā mērā beidzies lielo izaicinājumu laiks, un mēs šobrīd ieejam tādā jau tādā nopietnā darba ritmā, un tādēļ jāsaka visiem ir milzīgs paldies par padarīto darbu, par sapratni, par kopības sajūtu un par to, ka mēs spējam būt vienoti, mēs spējam būt un sajust pilsētas, mēs varam būt pilsētas patrioti. Kļūt par jelgavnieku var ļoti vienkārši, ir tikai jāiestājas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, jo pateicoties šai augstskolai, Jelgava tiek dēvēta par studentu pilsētu. Un ik viens, kas šeit mācās, Jelgavu dēvēs par savu. Brauciet, studējiet, un mēs esam gatavi uzņemt studentus. Jelgava var uzņemt ne tikai studentus, bet arī gaida cilvēkus, kas šeit vēlas uzsākt jaunu dzīvi. Dzimuši neesam, bet tagad iedzīvojamies Jelgavā. Bērni dzimuši Jelgavā ir jau. Vai jūs gaidījāt pilsētas svētkus? Ļoti gaidījām, ļoti gaidījām, jā. Mēs esam pārstāvēsim bērnu vokālu ansamblu Rotiņā, un mēs tagad meklējam savējos, lai varētu pievienoties gājienam. Ozolu ģimenei šis nav pirmais gads, kad tā piedalās gājienā. Bērni jau parasti negrib palaist garām nevienas gājienas. Es atkal varēju ieraudzīt, cik mēs tomēr te esam daudz tajā Jelgavā. Un man patika tas, ka tā tehnika palika kuplāka. Mēs mīlam Jelgavu! Kā jau dzirdējāt, svētku moto ir "Es mīlu Jelgavu". Ar šādu devīzi lepni pa lielo ielu līdz pat Jelgavas kultūras namam, nebīstoties no draudīgajiem mākoņiem, devās vairāki tūkstoši jelgavnieku. Viņi pārstāvēja pilsētas skolas, iestādes, organizācijas, uzņēmumus, dziedātājus, dejotājus, sportistus, veikalus un citas organizācijas, katrs cenšoties parādīt sevi pēc iespējas krāšņāk. Par to, ka gājiena dalībnieku pulks ir kļuvis lielāks, liek domāt gājiena ilgums. Ja pērn tas ilga mazliet vairāk nekā stundu, tad šogad jau tas bija pusotru stundu. Piedaloties šajā gājienā, visi šie cilvēki apliecināja, ka viņi mīl savu pilsētu un ir neatņemama tās sastāvdaļa. Šajā gājienā piedalījās arī Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, kas ir viens no lielākajiem pilsētas uzņēmumiem, kas rūpējas par pilsētas ēku un to apkārtnes sakārtošanu. Viņi ir vieni no pirmajiem, kas Latvijā lielu uzmanību sāka pievērst ēku energoefektivitātei, līdz ar to siltuma izmaksu samazināšanai, un tagad jau viņu padoms un labais piemērs nodara uzņēmējiem citās pilsētās, kas šo vajadzīgo lietu tikai iesāk. Iepazīstoties ar vācu kolēģu pieredzi un jau liekot lietā savējo, Jelgavā jau pilnībā renovētas 3 dzīvojamās mājas un norisinās darbs pie 9 projektiem. Jelgavnieki ir daudzu labu lietu aizsācēji, piemēram, viņi rīko vēl nebijušu pasākumu sēriju Latvijā – renovētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, atvērto durvju dienas. Sijā, aleja, D! Aleja D ir viens no pieredzes bagātākajiem apzaļumošanas un labiekārtošanas uzņēmumiem Latvijā. Viņu veikums novērtējams daudzās pilsētās un novados, bet viņi noteikti ir savas pilsētas patrioti un daudzas skaistās vietas Jelgavā ir viņu nopelns.
Varam nosaukt tikai atpazīstamākās. Ozola skvēra labiekārtošana un rotaļu laukuma izveide, piemiņas vietas izveide Svētbirzī, Zemgales olimpiskā centra futbola laukuma zāliena izveide un apkārtnes apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana uz jaunā Lielupes dambja. Arī šobrīd turpinās darbi pie Dobeles šosejas rekonstrukcijas posma zāliena izbūves, koku stādīšana un kopšana pilsētā, kā arī citi lielāki un mazāki darbi. Kas gan būtu Jelgavnieku un pilsētas apkārtnes iedzīvotāju dzīve bez Jelgavas autobusu parka? Tieši Jelgavā ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek ražoti autobusi, un tas ir tik patīkami un loģiski, ka tieši Jelgavniekiem savās ikdienas gaitās ir iespējams doties komfortablajos autobusos, ko ražo uzņēmums Amoplant. Ko tik viņi nevar uztaisīt? Gan autobusus, gan traktorus, un iespējams, ka nākotnē būs gan roboti un lidojošie šķīvīši un daudz kas cits. Jelgavas ūdensaimniecības attīstības vēsture ir ļoti sena. Ik gadu tiek realizēti jauni projekti. Jelgavas ūdensaimniecības attīstības otrās kārtas projekts ir viens no vērienīgākiem ieguldījumiem pilsētas infrastruktūrā pēdējos gados. Galvenie iegūmi būs būtiski uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un iespēja pieslēgties centralizētai ūdens un kanalizācijas sistēmai vairāk kā 87% mājasaimniecību. Pēc gājiena beigām svētku dalībnieki varēja relaksēties, klausoties koncertus vai dejojot zaļumballē. Starp citu, ieeja uz daudziem pasākumiem svētku laikā bija bez maksas. 28. maija programma iesākās jau no 12. Bet vakarā visi klātesošie varēja vērot pirmo Latvijā veidoto ūdens strūklaku šovu, kas mūzikas pavadījumā notika ilgāk nekā pusstundu. Spītējot augstumam, uz to uzvaras parkā bija sanākuši vairāki simti skatītāji. Lielas ovācijas izraisīja video projekcija uz ūdens sienas, kurā bija redzams gan Jelgavas ģērbonis, gan dažas fotogrāfijas no lielākajiem pilsētas pasākumiem, ledus un smilšu skulptūru festivāliem. Jelgavas pilsētas svētku pēdējā dienā, 29. maijā, visi interesanti tika aicināti uz Zemgales olimpisko centru, kur svētki noslēdzās ar vērienīgu mūsdienu deju lielu uzvedumu Jāņu nakts mistērija Lielupes krastā ar aptuveni 800 dejotāju piedalīšanos. Visi svētki reiz beidzās, lai sāktos jauna diena un jauni darbi. Pirmais, kas piesaista ikvienas pilsētas viesu uzmanību, ir autoceļu un ar to saistītās infrastruktūras stāvoklis. 2011. gadā Jelgavā notiks vairāk ielu rekonstrukcija. Turpināsies būvdarbi Dobeles šosejā, sāksies Raiņa ielas un Čakstes bulvāra rekonstrukcija, kā arī notiks lietus kanalizācijas sistēmas un ceļa seguma virskārtas rekonstrukcija Garozas ielā. Viens no redzamākajiem ceļu darbu veicējiem šeit ir ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Uzņēmums Igate strādā vidēji lielam objektos. Teiksim, Jēkabpils šos te tranzītielas, ko pagājušajā nodeva, mēs uzskatām ļoti kvalitatīvi. Un tāpatās mums apmierina viņu darbu temps un ko viņi dara arī šeit Jelgavas tranzītielu Dobelē. Es negribētu teikt, ka Jelgavā vairs ir tik slikti, jo ir atsevišķas ieliņas vēl, bet ļoti liela daļa jau ir sakārtots. Esam tikuši pie darba Raiņielā, kas ir sākot no Pērvetes un Filozofa ielas krusta līdz Čakstes bulvārim, pie baseina. Līdz turienei tas mums ir šogad un nākošais gada jāpabeidz ar visām komunikācijām, un vēl plus tur nāk klāt pilsētas ūdensvada projekts. Salikt šo divus projektus kopā arī nav tik vienkārši vienā objektā. Tagad šobrīd jau esam atjaunojuši Sarmas ielu, kura bija faktiski briesmīgi diezgan, kura nebija nekas darīts arī no tiem laikiem, kad tur uzlikt to segumu. Jā, tūlītās ķeramies klāt vēl Pēterielai. Līdz ar to es domāju, ka tas stāvoklis Jelgavā vairs nav tik slikts. Ar darbiniekiem ir problēmas visa, ne tikai mums, bet visā valstī un visā ceļu sistēmā. Jo, teiksim, ir tāds teiciens, ceļa būve nav bērnu spēle, tā ir sarežģīta inženieru būve, un to vajadzētu visiem atcerēties. Ceļa būvniecības sabiedrībai Igate vēl ir arī asfalta bāze, bruģa cehs, drupināšanas iekārts, ir bituma saimniecība Glūdā.
Līdz ar to kompānijai ir milzīgs attīstības potenciāls. Būtu jau labi, ja tie cilvēki būtu pacietīgāki. Ir vairāk kā tādu smaidu viens pret otru. Tagad tā brīžiem mēs tur strādājam, atkal, ko jūs man te dariet, ko jūs man te sarakstiet. Bet pēc tam jau, kad uztaisam, tad viņiem ir smuki. Tā kā būtu jau labi, ja būtu pacietīgāk un ar tādu gaišāku skatu uz dzīvi vienam pret otru, tad jau būtu labi.